Labdien visiem! Šodien Cobalt webinārā par nodokļu strīdiem es, Sandīna Vicka un mana kolēģe Gabriela Šantare mēģināsim padalīties ar jums mūsu pieredzē, ko mēs esam novērojuši savā ikdienā, kā arī paskatīties ne tikai no mūsu lietām, bet arī no citām tiesvedībām, kas ir tie aspekti, kas parasti traucē nodokļu maksātājiem uzvarēt strīdos ar valsts ieņēmuma dienestu, un kā arī kas ir tie apstākļi, kādēļ vispār šie strīdi rodās. Protams, katrs strīds ir individuāls, bet tomēr tur ir zināma tāda rakstura iezīmes, kas parāda to, kas ir tie biežākie gadījumi, kas noved pie strīdiem, un kas ir tie apstākļi, kas neļauj uzvarēt šajos strīdos. Kā vienmēr, semināra laikā jūs varat uzdot jautājumus, jautājumu un atbilžu sadaļā. Un pēc webināra jums būs iespēja saņemt arī šī webināra ierakstu. Nu, lūk, tad sākot šo mūsu webināru, tas, par ko mēs gribam parunāt, ir faktiski, kā veiksmīgāk nodokļu maksātājiem, grāmatvežiem, finanšu direktoriem, juristiem, valdes locekļiem vadīt šos riskus, kas ir saistīti ar nodokļiem. Un, protams, ka tā pamatā ir jābūt šīm profesionālajām zināšanām nodokļu tiesībās, bet vienlaikus ir it kā tādas salīdzinoši vienkāršas lietas un pašsaprotamas lietas vai vienkārši jautājums, kuriem būtu jāspēj atbildēt pirms kaut kādi darījumi tiek slēgti un pirms šie darījumi tiek atspoguļoti uzņēmuma grāmatvedībā nodokļu vajadzībām. Un, mūsu izpratnē tātad slaidā redzamie ir šie jautājumi, tātad pirmkārt par to, kas tas ir par darījumu nodokļu izpratnē, vai tās ir preces, pakalpojumi, vai tas ir darījums ar nekustamo īpašumu, vai tas ir darba līgums vai pakalpojumu līgums. Un tālāk savukārt ir jāskatās, vai darījuma ekonomiskā būtība atbilst šī darījuma juridiskajam veidam un formai. Mēs vēlāk paskatīsimies dažus tādus tiesas spriedumus, kur tiesa ir pievērsusies šim aspektam, un es domāju, no tiem var ļoti labi redzēt, ka tas ir viens no faktoriem, kas visbiežāk noved pie tā, ka nodokļu iestādēji, valsts ieņēmuma dienestam ir iebildumi par to, kā šis darījums ir atspoguļots nodokļu vajadzībām, tieši tādēļ, ka šī darījuma ekonomiskā būtība neatbilst juridiskajam veidam, formai. Tāpat, protams, es domāju, mēs jau visi tagad zinām, ka, lai neiepultos strīdos ar valsts ieņēmuma dienestu, ir jāpārbauda darījuma partneris, un, protams, ka arī tas ir ne tikai ar mērķi nodrošināt, ka mēs kā uzņēmums netiekam iesaistīti fiktīvos darījumos, bet tas ir arī svarīgi saprast, kādi nodokļi un kādā veidā ir jāpiemēro. Tāpēc, ka, protams, ir atšķirība, vai mūsu darījuma partners ir fiziska persona saimnieciskās darbības veicējs, juridiska persona, kas ir Latvijas juridiska persona, vai mūsu darījums ir ar nerezidentu. Katrā no šiem gadījumiem, protams, ka tās nodokļu sekas ir pilnīgi citas. Tālāk ir jāpievērš uzmanība darījuma dokumentu noformēšanai, lai cik tas nešķistu pašsaprotami, ja mēs paskatāmies tiesu spriedumus nodokļu lietās, tad faktiski, ja ne katrā otrajā, tad vismaz katrā trešajā, problēmas ir saistīts ar to, ka darījuma dokumenti nav noformēti atbilstoši. Arī par to mana kolēģe Gabriela pastāstīs vēlāk, ieskicējot, kā tiesas to vērtē un kāds var ietekmēt šo rezultātu.
Un, protams, ka tas, kas ir vairāk varbūt grāmatvežiem, ir tālāk jau, vai šis darījums ir atbilstoši deklarēts vidu nodokļu vajadzībām. Tad šie pirmie 4 jautājumi, es teiktu, ka tas ir ne tikai tas, par ko būtu jādomā un jāuztraucas grāmatvedim, bet tas ir faktiski jau uzņēmumu vadībai, kas šos darījumus faktiski gatavo. Tas, protams, ir uzņēmumu jurists, kuram ir jāpieskat, lai šis darījums būtu atbilstoši sagatavots. Tad tas ir faktiski tāds komandas darbs. Lūk. Un tad, kā es minēju, tad kad rodas strīdi ar valsts dienestu, viena no lietām, kas ļoti bieži ir šo strīdu pamatā, ir tas, ka faktiski nesakrīt darījuma ekonomiskā būtība ar darījumu šo izvēlēto veidu vai formu. Un es domāju, ka jūs visi zināt, ka likumā par nodokļiem un nodevām ir iekļauta šī vispārīgā pretizvairīšanās norma, kas pārēdz, ka nosakot nodokļu sekas valsts dienestam, tātad nepietiek, ka tiek vērtēta tikai šī juridiskā forma, bet ir faktiski jāvērtē šis darījums vai pat darījuma kopums, nosakot šī darījuma vai darījuma kopuma ekonomisko saturu un būtību. Un tātad šis ekonomiskais saturs un būtība patiesībā ir noteicošais, lai attiecīgi izvērtētu, vai un kāda nodokļa par šo darījumu ir jāmaksā. Un ieskicējot, kā tas dzīvē var strādāt, un kāpēc šis ir svarīgi, pāris tādi vienkārši, bet man liekas diezgan kolorīti piemēri no tiesu prakses. Un šis pirmais ir gadījums, kad SIA juridiska persona, PVN maksātājs, bija iegādājies dažādas preces dzīvokļa remontam, dzīvokļa iekārtošanai, bāra izveidošanai, un tad šo samaksāto PVN bija atskaitījis kā priekšnodokli, pamatojot ar to, ka šī SIA šos dzīvokļus bija izīrējusi, nevis izīrējusi, bet iznomājusi citai SIA, tātad tas ir ar PVN apliekams darījums, un tā tad uzskatījusi, ka tas ir pietiekami, lai pamatotu, ka priekšnodokli var atskaitīt, jo pretī ir nomas līgums, kas ir ar PVN apliekams. Un savukārt, tad, kad VITS izvērtēja šos darījumus, valsts dienestam radās iebildumi, jo tika konstatēts, ka tālāk savukārt šīs dzīvokļu nomnieks, kas ir kā beigās izrādās arī saistīta persona šim dzīvokļa īpašniekam un iznomātājam, tālāk šos dzīvokļus nodot patapinājumā fiziskām personām. Un tātad, tajā brīdī tātad šī saimnieciskā darbība beidzas un apliekam darījumi netiek radīti. Lūk, un valsts dienas šajā situācijā tad liedz atskaitīt priekšnodokli, un valsts dienas savu lēmumu pamatoja ar normām par saistītām personām. Un, kas ir interesanti, tad tiesa savukārt norādīja, ka šis juridiskais pamatojums likuma par nodokļiem un nodevām normas par saistītām personām, ka tās nav pareizi piemērotas, jo neatkarīgi no tā, vai darījums ir ar saistītām vai nesaistītām personām, tas pats par sevi nav pamats priekšnodokļu atskaitīšanas tiesību ierobežošanai. Bet tas, ko tiesas novērtēja, jo īpaši gan apgabala tiesa, gan augstākā tiesa, ka šie darījumi ir jāvērtē plašākā kontekstā, ir jānosaka šo darījumu ekonomiskā būtība un izvērtēt šos visus faktiskos apstākļus. Tiesa secināja, ka faktiski šis nomas līgums, jā, juridiski tas ir nomas līgums, saimnieciskā darbība, bet ka pēc būtības šie līgumi tātad ir formāli, tie neatbilst tam, kas notiek patiesībā, ka faktiski šīs fiziskās personas ir izveidojuši šo struktūru tikai tam, lai iegādātos dzīvokļus personiskām vajadzībām un tad, lai iegūtu šīs fiskālās priekšrocības, atskaitītu samaksāto PVN kā priekšnodokli, radījuši šo darījumu schēmu. Tad viens no piemēriem, kad tiesa pasaka, ka nē, juridiskā forma ir viens, mēs skatāmies uz mērķi un ekonomisko būtību.
Un tad, protams, runājot par šo te būtību svarīgāk par juridisko formu, būtisks ir jautājums, vai tas darbojas arī pretējā virzienā, respektīvi, vai nodokļu maksātājs, kurš kaut kādos apstākļos ir noformējis šo te darījumu vienā veidā, tātad izraudzījies nepareizo juridisko formu, var pēc tam teikt, ka tādā brīdī, kad ir jāmaksā nodokļi, nē, lūdzu, neskatieties uz šo te juridisko formu, ko es izvēlējos, skatieties pēc būtības un piemērojiet nodokļus pēc būtības, ignorējot šo te juridisko formu. Un te tā situācija ir interesantāka. No šīs lietas varētu secināt, ka principā tiesas ir gatavas vērtēt, kas tad ir šī te darījuma patiesā būtība. Un šajā situācijā bija jautājums par iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksāšanu no dāvinājumā saņemta nekustamā īpašuma, un šis dāvinājums bija saņemts no fiziskas personas, kas tātad nebija radinieks, un līdz ar to tas bija apliekams ienākums, par kuru ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Un tad šis te nodokļu maksātājs, apdāvinātais, laimīgais, sāka teikt, ka nē, īstenībā jau tas nebija tāds dāvinājums, tas bija dāvinājums ar atlīdzības raksturu, un padomājot vēl ilgāk, teica, īstenībā pat ne dāvinājums ar atlīdzības raksturu, bet tas bija uztura līgums, ko paredz civila likums. Un tad tiesai bija jāizvērtē, kas tad pēc būtības, kādas attiecības ir pastāv starp šo te dāvinātāju un apdāvināto, vai tās ir dāvinājuma attiecības, kad tātad iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir piemērojams, vai tomēr šeit ir saskatāms uztura līgumam raksturīgi elementi, un tādā gadījumā šo te nekustamo īpašumu nododot šim te uztura devējam nodoklis nav jāmaksā. Un šeit faktiski tātad pieteicējs pārmeta, ka tiesas ir skatījušās tikai uz juridisko formu, uz šo te dāvinājumu līgumu, kas ir reģistrēts zemes grāmatā, bet ka tiesa nav vērtējusi šo te darījumu to ekonomisko būtību. Un augstākā tiesa izskaidroja, ka tā nav taisnība, ka faktiski apgabala tiesa ir vērtējusi šo te darījumu ekonomisko būtību, tātad ir vērtējusi iesniegto informāciju, ir uzklausīti liecinieki, lai saprastu, vai tas ir bijis uzturlīgums vai dāvinājuma līgums, bet ka vienkārši tie lietā esošie pierādījumi neliecina vai ir nepietiekoši, lai secinātu, ka tiešām tur ir uztura līgums. Jo pēc būtības, ko var izlasīt starp rindiņām, ir skaidrs, ka tātad šis te uztura līguma arguments parādījās tikai tad, kad valsts ieņēmuma dienests veikt šo iedzīvotāju ienākumu nodokļa uzrēķinu, un šī te atsevišķā vienošanās, kurā savukārt bija izklāstīti vairāk šie uztura līguma elementi, tika iesniegti tikai tiesā. Tātad šajā te nodokļu pārbaudas periodā viņi pat vidam netika iesniegti, kas ir vēl viens no faktoriem, ka nodokļu maksātājiem tātad ir ļoti aktīvi jādarbojas jau šajā te pārbaudas periodā, un šie pierādījumi, ja tādi ir, tad ir jāiesniedz pēc iespējas ātrāk, jo vēlāk šie pierādījumi tiek iesniegti, jo mazākas ir izredzes, ka tiesa tos vērtēs kā ticamus. Un tad savukārt nākamā lieta parāda, ka šis te darījuma būtība svarīgāk par juridisko formu nevienmēr būs izmantojama, un šis, man liekas, ir tāds svarīgs spriedums, par kuru ir jāzina, domājot par dažādām nodokļu struktūrām, darījumu struktūrēšanām ar mērķi samazināt maksājumu nodokli. Un šī lieta ir veca, bet šeit, manuprāt, augstākā tiesa ir izteikusies ļoti, ļoti skaidri, ļoti tieši, un proti situācija bija tāda, ka, lai samazinātu zemes grāmatā maksājumu valsts nodevu, kas ir jāmaksā pārdodot nekustamo īpašumu, puses darījumā bija vienojušās, ka daļa no pirkuma maksas tiek maksāta tad nevis par šo nekustamo īpašumu, bet par kustamo mantu, kas ir šajā nekustamajā īpašumā, tur mēbelēm, virtuves iekārtām, sadzīves tehniku un tā tālāk, un pēc kam vēl tā pirkuma maksa vairākos šajos te līgumos, darījumos bija lielāka nekā par pašu nekustamo īpašumu, tātad diezgan tāda agresīva un nekaunīga pieeja. Un tad valsts ieņēmuma dienests tātad pārbaudīja šos te darījumus un secināja, ka faktiski pieteicējs pārdodot šos te nekustamos īpašumus, tātad viņš ir veicis saimniecisko darbību, pie kam šī te saimnieciskā darbība viņam
nodrošināja ieņēmumus, kas pārsniedz šo slieksni, kad ir jāreģistrējas par PVN maksātāju, ko viņš arī nebija izdarījis, un bija aprēķinājis tātad PVN tieši par šo te kustamo mantu, jo nekustamais īpašums, kas tika pārdots, bija tātad lietots, par kuru saskaņā ar likumu PVNs nav jāmaksā. Savukārt par kustamu mantu, kas tiek pārdots saimnieciskās darbības ietvaros, tātad PVNs ir jāmaksā. Un šis ir tas brīdis, kad pieteicējs savukārt teica, ka jums taču ir jāstāsta, kas tad noticis pēc būtības. Pēc būtības taču ir acīm redzams, ka puses pārdeva nekustamo īpašumu un ka šo te pienākumu maksāt PVN nevar noteikt tikai pamatojoties uz līgumiem, neņemot vērā to, kas tad pēc būtības tur ir noticis šajos te darījumos. Un šeit savukārt tad augstākā tiesa pateica, ka faktiski katram ir jānes atbildība par to rīcības modeli, kādu viņš ir izvēlējies, ka, protams, puses var vienoties, sadalīt pirkumu maksu, un puses ir tās, kas definē, kas tad ir tas, ko ar šo te līgumu pārdod, ja? Bet pēc tam nonākot kaut kādā nepatīkamā situācijā ar šo izvēlēto modeli nodokļu vajadzībām, tad nodokļu maksātājs nevar ieslēgt atpakaļ gaitu un teikt, nē, lūdzu, neskatieties tagad uz tiem mūsu juridiskajiem līgumiem, bet skatieties pēc būtības. Ja? Un tas, ko tiesa saka, ka tāda faktiski, ja reiz nodokļu maksātājs ir bijis negodprātīgs un negodprātīgi apsvērumi ir bijuši tie, kas ir faktiski bijuši par pamatu, lai šo te darījumu juridiski strukturētu citādāk nekā šī te patiesā ekonomiskā būtība, tad atbilstoši taisnīguma principam faktiski šim te nodokļu maksātājiem ir jāsaņem tas, kas viņam pienāks. Līdz ar to kaut kādās situācijās šis te princips darījuma forma pār būtību var darboties abos virzienos, bet noteikti ne tajās situācijās, kad izvērtēt lietā esošos pierādījumus, būtu skaidrs, ka šī te juridiskā forma ir izmantot, lai gūtu kaut kādas nodokļu priekšrocības. Līdz ar to arī, kā es teicu, strukturējot darījumus, jādomā par to, vai tas patiešām ir pamatojums un pēc tam izskaidrojums loģiski. Un vēl viens piemērs par darījuma būtību, kas faktiski arī varbūt var radīt jautājumu par to, vai tas tad vispār darbojas un kad to piemēro un kad to nepiemēro. Un šajā situācijā sabiedrības juridiskas personas dalībnieks bija ieguldījis kapitālā 1 miljonu. Mērķis bija stabilizēt šīs te meitas sabiedrības finansiālo stāvokli, kas tātad nebija labs un šī te meita bija nonākusi finansiālās grūtībās. Bet tas, kā tas tika izdarīts, faktiski netika palielināts pamatkapitāls, bet tika veikts tiešais ieguldījums kapitālā, pašu kapitālā, izveidojot rezerves. Un plus šeit vēl tāda problēma, ka meitas sabiedrība kļūdaini šo te saņemto maksājumu kapitālā bija iekļausi šajā te UIN deklarācijā apliekamie ienākumi, tātad vēl atbilstoši vecajam likumam par uzņēmumu ienākumu nodokli. Līdz ar to tas, ko valsts ieņēmuma dienests šajā gadījumā teica, ir, ka tie ir faktiski ieņēmumi, tas nav ieguldījums pamatkapitālā, jo pamatkapitāls nav reģistrēts, un tātad šie te ieņēmumi ir jāiekļauj peļņas un zaudējuma aprēķinā un attiecīgi jāpalielina šis te ienākums, par kuru ir jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis. Un nodokļu maksātājs centās tiesāties, bet šis ir tas gadījums, kad lieta nenonāca līdz augstākai tiesai, diemžēl, bet pirmās instances tiesas faktiski piekrita šeit, manuprāt, valsts ieņēmuma dienesta ārkārtīgi formālajai pieejai par to, ka ieguldījums pamata kapitālā vai kapitālā ir tikai tad, ja ir šis te reģistrētais kapitāls palielināts, un faktiski atteicās vērtēt šo te darījumu pēc tās ekonomiskās būtības, kas ir faktiski pretrunā ne tikai starptautiskiem finanšu standartiem, bet arī tā laika Latvijas grāmatvedības standartiem. Šis ir vēl viens piemērs, kad savā ziņā iespējams vispār tā problēma radās tādēļ, ka faktiski arī pats nodokļu maksātājs pieļāva šo te kļūdu un iekļāva šo te summu apliekamajā ienākumā UIN deklarācijā, kas varēja nostrādāt kā tāds
sarkanais karogs valsts ieņem dienesta pusē, un ko pēc tam arī valsts ieņem dienests faktiski izmantoja, sakot, ka jūs taču paši sākumā atzināt, ka tas ir apliekams ienākums, un tātad faktiski uzskatījāt, ka tas ir dāvinājums, un tikai pēc tam mainījāt savu nostāju, sakot, ka nē, tas ir ieguldījums pašu kapitālā, kas nav šie tie ieņēmumi, kas jāiekļauj peļņas zaudējuma aprēķinā. Līdz ar to tas, ko mēs arī redzam, ir, ka ar diezgan lielu regularitāti ir situācijas, kad nodokļu maksātājiem ir nepieciešams izmantot šos te ieguldījumus pašu kapitālā, nepalielinot pamatkapitālu, bet šī ir tāda arī viena no jomām, kur ir jābūt uzmanīgiem jau no sākta gala, lai šos te dokumentus pareizi noformētu, pareizi iekļautu uzņēmumu grāmatvedībā, lai nebūtu, vai teiksim, vidam būtu mazākas iespējas, teiksim tā, vērsties pret nodokļu maksātāju. Lūk, un tālāk es tad nodošu vārdu manai kolēģei Gabrielai, kura tad savukārt pastāstīs par šo te dokumentu noformēšanu un kādēļ tam ir svarīgi pievērst uzmanību jau no sākta gala, nevis censties šīs lietas risināt tad, kad tas ir nonācis jau valsts ieņem dienestā vai vēl sliktāk tiesā. Jā, paldies. Mani apskatītie spriedumi būs no pagājušā gada senāta prakses, un pirmais tāds arī tostarp par dokumentiem un to noformēšanu, bet varbūt arī par tādu pienācīgas rūpības un izpētes veikšanu par saviem darījumu partneriem. Tātad šajā gadījumā nodokļu maksātājs bija veicis piegādes preču uz Igauniju, kas tika pierādītas ar dokumentiem, un tiesa un Vits tam arī, Vits varbūt mazāk, bet apgabaltiesa tam piekrita. Taču apgabaltiesa uzskatīja, ka pieteicēji neesot pietiekami pārliecinājusies, vai gala mērķī šīs te preces ir tiešām saņemtas, un kas ar tām ir noticis. Vits savukārt argumentācija bija, ka šie pārvadājumi faktiski nav notikuši. Līdz ar to tur bija arī interesanta diskusija senātā par to, vai apgabaltiesa ir mainījusi administratīvā akta pamatojumu, kas ir aizliegts. Bet tātad par dokumentiem. Senāts atzina, ka transportēšanas dokumenti uz Igauniju ir bijuši kārtībā. Arī apgabaltiesa bija atzinusi, ka šīs preces ir šķērsojušas robežu un pārvadājums ir bijis. Līdz ar to nodokļu maksātāja pienākums nevar sniegties vēl tik tālu, lai pārliecinātos, kā tieši un kas ir saņēmis šīs preces un kas tālāk ir darīts. Jo tad, kad preces tika nogādātas, šis darījuma partneris šos darījumus anulēja. Līdz ar to arī Vid liedza šim te nodokļu maksātājiem atskaitīt priekšnodokli par šiem darījumiem. Bet šobrīd strīds tātad ir nonācis atpakaļ apgabaltiesā. Redzēsim, kā apgabals tālāk analizē šo te trūkumus ar darījumiem vai faktu, ka otra puse darījumus bija anulējusi. Otra lieta saistās ar nodokļu maksātāju, kas bija iegādājies 2 reprezentatīvos transporta līdzekļus un norādījis, ka tie tiek izmantoti nomas pakalpojumu sniegšanai, proti paši transporta līdzekļi tiek iznomāti nomniekiem. Vits uzskatīja, ka nodokļu maksātājs nav pietiekami pamatojis šo te automašīnu izmantošanu šīm vajadzībām, nav sniedzis pietiekami informāciju par to, kā šī te noma tiek organizēta, tostarp nebija veiktas vai iesniegtas šīs te ceļa zīmes, degvielas izmaksas, bija arī problēmas ar nomnieku samaksas ievērošanu, un galvenokārt šie te odometra rādījumi starp automašīnu nodošanu no viena nomnieka citam būtiski atšķīrās. Vienā gadījumā tur pat bija
starpība vairākos tūkstošos kilometru. Līdz ar to vidam radās pamatotas vai mazāk pamatotas aizdomas par to, ka patiesībā šie transporta līdzekļi tiek izmantoti pašpatēriņam, pašai sabiedrībai, nevis tie patiesi ir nomas pakalpojumiem izmantoti transporta līdzekļi. Apgabaltiesa gan šos vidu pārmetumus nepieņēma. Apgabaltiesa uzskatīja, ka pietiek ar šiem nomas līgumiem un kaut kādi trūkumi dokumentu noformēšanā nevar būt izšķiroši. Tāpat par šiem odometra rādījumiem apgabaltiesa uzskatīja, ka tas ir izskaidrojams citu iemeslu dēļ, bet Senāts uzskatīja, ka šie trūkumi, kas ir dokumentu vešanā un maksājuma kārtības nomnieku neievērošanā, ir gana būtiski, lai secinātu, ka patiesībā šie transporta līdzekļi tiek izmantoti sabiedrības pašpatēriņam. Vēl jau vairāk tika uzsvērts, ka sabiedrībai ir šis viens darbinieks, kurš šos transporta līdzekļus varēja izmantot, un nomnieku liecības pašas par sevi nevar tikt izmantotas, lai piekristu pieteicēja secinājumam. Un tādēļ Senāts uzskatīja, ka visi pierādījumi kopsakarā nav gana labi novērtēti, un lieta arī ir atgriezusies apgabaltiesā. Savukārt pēdējā lieta šajā aspektā saistās ar trūkumiem dokumentos, lai pamatotu ieguldījumus nekustamajā īpašumā. Konkrētajā gadījumā pieteicējs, fiziska persona, bija veicis ieguldījumus nekustamajā īpašumā, kā viņš apgalvoja, aptuveni 1000 eiro apmērā, un to viņam bija veikušas vairākas sabiedrības, kuras vidi konstatēja, ka ir fiktīvi uzņēmumi, un tie bija arī ārvalstu uzņēmumi. Problēma primāri slēpās tajā, ka starp pusēm faktiski nebija nekādu dokumentu. Bija līgums par darbu veikšanu un viena tāme, bet pieteikuma iesniedzējs nevarēja pamatot vai izskaidrot, kā veidojās maksājumi, kā tika maksāts, kāds bija maksājumu avots, kas sastādīja šos izdevumu pozīcijas un tam līdzīgi. Un tas, ko darīja pieteikuma iesniedzējs apgabaltiesā, pieteikuma iesniedzējs mēģināja pamatot šos izdevumus ar netiešiem pierādījumiem. Proti tika iegūti atzinumi un viedokļi no citiem ekspertiem, būvinženieriem un tam līdzīgi, kas pamatoja vai piekrita šai pieteicēja pozīcijai par to, cik tad šie remonta darbi varētu būt maksājuši. Un Senāts uzsvēra, ka vispārīgi var piekrist tēzē, ka gadījumos, kad objektīvi nav iespējams pierādīt ar tiešiem pierādījumiem, ir iespējams izmantot netiešus pierādījumus, bet šajā situācijā pieteikuma iesniedzējs nebija pietiekami labi paskaidrojis vai pamatojis, kāpēc tad šeit objektīvi nav vai nebija iespējams uzrādīt darījumu apliecinošus dokumentus, rēķinus, kvītis, maksājumu uzdevumus vai tam līdzīgi. Tādējādi lieta atkal ir nonākusi apgabaltiesā. Un šajā lietā arī būtiski bija Senāta secinājumi par to, ka
kas vēl jau vairāk pastiprināja šīs aizdomas, ka darījumi vai ieguldījuma apmērs nav norādīts patiesi, ir tas, ka šīs te sabiedrības tika atzītas par fiktīvām sabiedrībām. Līdz ar to šis te aspekts par darījumu partneru izpēti un novērtēšanu, ko Sandija minēja iepriekš, ir gana būtisks un var izrādīties izšķirošs. Un vēl par šo te jautājumu, ka faktiski darījumi ir jāvērtē kopumā un kā tas reizēm var ietekmēt situāciju, tā skaitā arī par šo te uzņēmumu pārēju, par ko pēdējos gados ir diezgan daudz diskutēts, jo mēs redzam, es domāju, arī daudz no jums ir saskārušies, ka valsts dienas pēdējos gados ļoti aktīvi izķer šos te gadījumus, kad uzņēmums veids darbību, nesamaksā nodokļus, un tad vienkārši kāds cits pārņem šos te biznesa veikšanai nepieciešamos aktīvus līgumus, darbinieks un zem jaunas izkārtnes turpina to pašu rūpalu, kur lielā daļā gadījumu valsts dienestam ir pilnīgi taisnība, bet tā problēma droši vien ir arī tajā, ka līdz šim ir tā sajūta bijusi, ka tiesas nepietiekami kritiski izvērtē katru no šiem te gadījumiem un reizēm pamatīgās nodokļu problēmās iekuļās arī godprātīgi nodokļu maksātāji, kas vienkārši ir tiešām iegādājušies kaut kādus specifiskus aktīvus, bet ar šo iepriekšējo negodprātīgu uzņēmējdarbību viņiem vispār nav nekāda sakara. Bet vienlaikus jāsaka, tā situācija izstāsta mazliet cerīgāk, tās mūsu pēdējās pieredzes tiesā ar uzņēmumu pārēju dod cerības, ka tiesas tiešām ir sākuši kritiskāk vērtēt šo te valsts dienestu pieeju. Bet par šo te konkrēto lietu, kas ir redzama ekrānos, te ir interesanta nianse tajā, ka faktiski tiesa izskaidroja, ka uzņēmuma pārejas kontekstā ir šis te vispārīgais regulējums par uzņēmumu pāreju un to, ka uzņēmuma ieguvējs noteiktos apstākļos var būt atbildīgs par uzņēmuma nodevēja saistībām, tā skaitā nodokļu saistībām, un savukārt PVN likuma 7. panta 2. daļā paredzētais speciālais regulējums, saskaņā ar kuru PVN netiek piemērots, ja tiek pārdots uzņēmums kā tāds, nevis atsevišķi aktīvi. Un te tā pamatlieta sākās ar to, ka tad uzņēmums iegādājās saskaņā ar vairākiem rēķiniem no finanšu grūtībās nonākušu uzņēmuma šādus tādus kustams mantas, tur iepakojums, garšvielas, kas nepieciešams zivju konservu ražošanai. Un šim darījumam puses piemēroja PVN, bet valsts dienests vērsās pret šo te pircēju, sakot, ka pircējiem nav tiesība atskaitīt priekšnodokli, jo patiesībā ir notikusi uzņēmuma pārēja, jo pircējs ir iegādājies ne tikai tas, kas ir norādīts šajos te rēķinos konkrētajos, bet pircējs faktiski ir iegūs īpašumu arī šos te zivju pārstrādes cehus īpašumus, kā arī iekārtas, un pat ir turpina sadarbību ar šī te iepriekšējā pārstrādātāja līguma partneriem, tātad ir notikusi uzņēmuma pārēja, un PVN šajos te darījumos ir piemērots nepamatoti un, attiecīgi, priekšnodokli atskaitīt nevar. Tad tas, ko ļoti saprātīgi, manuprāt, izskaidroja apgabala tiesa, ir, ka PVN likuma 7. panta 2. daļas kontekstā ir jāskatās uz katru konkrēto darījumu. Proti, vai tas konkrētais darījums, PVN rēķins, ir par uzņēmumu, kad PVNs nav piemērojams, vai tomēr par kaut kādiem atsevišķiem aktīviem, kas paši par sevi nav pietiekami, lai uzskatītu, ka ir pārgājis bizness. Un interesanti, ka šeit tātad apgabala tiesa faktiski izmantoja šīs te tiesības izteikt savus piezīmes vai tā saukto latīņu valodā obiter dictum valsts dienestam, bet ne tikai sakot, ka tas neliedz valsts dienestam skatīties plašāk un, ja tur pastāv pamats, tad
kopumā prasīt no šī pircēja atbildību par pārdevēja nesamaksātajiem nodokļiem. Un, protams, tā situācija bija tāda, ka šis konkrētais pircējs no šī finanšu grūtībās nonākušo uzņēmumu iegādājās tiešām kaut kādus salīdzinoši niekus, bet savukārt šo nekustamo īpašumu, kurā atradās zivju pārstrādes cehs un iekārtas, nopirka no Altuma. Savukārt Altuma, acīm redzot, kā finanšu devējs, šo īpašumu bija izpircis tiesu izpildītāja izsolē. Līdz ar to, jā, pa dažādiem darījumiem, no dažādiem darījumu partneriem, pircējs bija tiešām iegūs visus būtiskos aktīvus, lai uzskatītu, ka tiešām uzņēmuma pārēja ir notikusi. Bet konkrētajā darījumā ar šo grūtībās nonākušu uzņēmumu, tad tiesa teica, ka tas ir jāskatās atsevišķi 7. panta 2. daļas vajadzībām. Ja kopumā ir uzņēmuma pārēja, tad savukārt tas ir cits process, tas nav process par konkrētiem PVN rēķiniem. Tā kā šī, man liekas, ir arī tāda lieta, kas no vienas puses apstiprina, ka uzņēmuma pārējas vajadzībām tiešām ir jāstāsta šī bilde kopumā, ne tikai no viena darījuma partnera iegādātie aktīvi, bet pat no dažādiem darījuma partneriem iegādāt aktīvi, vai tie kopumā ir attiecinām uz vienu uzņēmumu un veido šo uzņēmumu. Savukārt attiecībā uz PVN likuma 7. pantu 2. daļu, tur savukārt šis skatījums ir daudz šaurāks. Lūk, un tas faktiski noslēdz šo mūsu sadaļu par to, kāpēc ir svarīgi no sākta gala domāt, kā mēs strukturējam darījumus, kā mēs dokumentējam darījumus, jo faktiski tas ir jāizdara tā, lai to varētu izstāstīt valsts ieņēmuma dienesta speciālistam, lai to varētu izstāstīt tiesnesim, un šie valsts ieņēmuma dienesta speciālisti tiesneši notic tam, ka tas ir loģiski, ka tas ir ticami, ka tas ir saprātīgi. Tā kā vienkāršos vārdos tas ir tieši tik vienkārši. Protams, ka papildus tam visam nāk kaut kādas specifiskas lietas, kas attiecās uz nodokļiem. Un tad mazliet par vēl pāris aspektiem, kas ir saistīti ar šīm nodokļu pārbaudēm. Tad mēs zinām, ka par auditu uzsākšanu nodokļu maksātājs tiek informēts 10 darba dienas iepriekš, kas nozīmē, ka faktiski nodokļu maksātājiem ir iespēja padomāt, ko tas nozīmē, vai tur varētu būt kaut kādi problēma jautājumi, un vai tas ir brīdis, kad pašam kaut ko darīt, vai tomēr ļauties šim audita procesam un skatīties, kas no tā sanāk. Un kādēļ tas ir svarīgi? Tādēļ, ka faktiski likums par nodokļiem un nodevām paredz iespējas šīs kļūdas labot, un to var, ja tas tiek izdarīts, tad, kad audita vēl nav, to var izdarīt samaksājot tikai nokavējumu naudu, savukārt, ja ir jau šis lēmums par auditu uzsākšanu, bet šīs kļūdas tiek labotas līdz auditu uzsākšanas dienai, tad ir mazāk šī soda nauda, proti 5% apmērā, jo, ja ir šis negatīvais audita lēmums, tad savukārt šīs soda naudas jau ir 20–30%, kas var atkarībā no situācijas būt 10 vai 15% vai pat vēl lielāks, ja tas ir atkārtots pārkāpums. Līdz ar to, tas ir tas brīdis, kad padomāt, kāda tā situācija ir, un padomāt par šo stratēģiju, kādā šis process tiek vadīts tālāk. Un pašam audita kontekstā mums ir jāatkārto, vēlreiz jāatkārto tas, ka ir būtiski šo audita procesu arī vadīt, nevis vienkārši ļauties, ka valsts ieņēmuma dienas mums kaut ko paprasa, mēs kaut ko tur iedodam kaut kad, bet tiešām pirmkārt fiksējam, kas tiek prasīts, kas tiek iedots, pirms došanas paskatāmies, kas tas ir, ko mēs iedodam, vai tas dokuments ir atbilstoši sakārtots, noformēts, jo pat ar tādām lietām kā tulkojumiem, jo tas risks ir tāds, ka pēc tam valsts ieņēmuma dienas var teikt, ka jūs mums iedevāt tikai tulkojumu, jūs mums iedevāt tikai dokumentu angļu valodā, vai kādā citā ārvalstu valodā, jūs neiedevāt mums tulkojumu, tāpēc mēs šo informāciju vispār ignorējam,
vai tur kaut kas nebija atbilstoši noformēts, pretrunīgs, tādēļ mēs to vai nu neņemam vērā, vai vēl vairāk izmantojam, lai pamatot to, ka nodokļu maksātājs tur kaut ko ir krāpies. Tā kā ļoti svarīgi sekot līdzi šai te pieprasījumiem un kā uz tiem pieprasījumiem tiek atbildēts, kādi dokumenti tiek doti, jo šis ir tas faktiski pēdējais brīdis, kad vēl kaut ko var saglābt puslīdz tādā cienīgā un smukā veidā. Nodokļu audits parasti noslēdz ar nobeigumu sarunu un faktiski valstīm dienesti informē par šiem te konstatētajiem pārkāpumiem, un tad nodokļu maksātājiem ir iespējas sniegt savu viedokli. Tad arī šis ir brīdis, kad to vajag izmantot, vajag sagatavot šo te viedokli, pārdomāt viedokli, lai nav tās situācijas, ka nodokļu audita laikā tiek sniegts viens viedoklis, bet tad ģenerāla direktorē vēl trakāk tiesā tiek sniegti pavisam citi skaidrojumi darījumiem, jo tas, protams, ka mazina ticamību šiem te argumentiem, rada priekšstatu par to, ka nodokļu maksātājs nav godprātīgs, bet kaut ko tiešām tur šmaucās, un attiecīgi šīs lietas kļūst daudz grūtāk uzvarēt. Tāpat svarīgi ir izmantot iespēju iepazīties ar nodokļu audita lietas materiāliem. Protams, ka tur būs daudz informācijas, ko nodokļu maksātājs jau ir redzējis, kas nāk no paša nodokļu maksātāja, bet ļoti ticam, ka tur būs vēl dažādi materiāli, ko faktiski pirms šī viedokļa sniegšanas būtu jāredz, jāizvērtē, lai pilnībā saprastu, kāda tā situācija ir un kā ar šo situāciju tālāk rīkoties. Un par soda naudas samazināšanu, kā es iepriekš norādīju, saskaņā ar likumu par nodokļiem un nodevām, tā standarta soda nauda ir 20 vai 30%, bet šos 20-30% faktiski Vits var samazināt uz pusi, ja nodokļu maksātājiem nav parādi un ja nodokļu maksātājs sadarbojas audita laikā ar valsts dienestu. Un šī lieta ir svarīga, jo konkrētajā lietā bija tā, ka tad, kad šajā audita rezultātu pieņemšanas dienā nodokļu maksātājiem bija izveidojies nodokļu parāds. Un Vits uzskatīja, ka ņemot vērā šo te likumu par nodokļiem un nodevām normas formulējumu, tas ir pietiekams pamats, lai šo te sodu nesamazinātu, bet piemērotu pilnā apmērā. Tad savukārt tas, ko ir skaidrojusi augstākā tiesa un kas tātad ir kaut kas, ko mēs varam paņemt līdzi un izmantot savā ikdienā, ka nav izšķiroša šī situācija vienā konkrētā dienā, nodokļu audita rezultātu pieņemšanas dienā, bet ka šī nodokļu maksātāja uzvedība ir jāvērtē plašākā kontekstā, periodā, par to, vai šī ir pirmā reize, kad viņam ir nodokļu parāds, kāpēc tas nodokļu parāds, vai viņš ir tāds, kas ir regulārs nodokļu parādnieks, un faktiski, ka šī soda nauda nebūtu samazinām tikai tad, ja šis nodokļu maksātājs tiešām ir tāds, kas regulāri pārkāpja, neievēro šīs prasības attiecībā uz deklarācijām, uz nodokļu maksātājiem, un tātad ir tāds, kas tiešām nav pelnījis šo sodu naudu samazināšanu. Un, kā mēs zinām, tad no šī gada vasaras ir jauns regulējums likumā par nodokļiem un nodevām par vienošanās līgumu. Un te faktiski ir divas būtiskās lietas, ko vērts paturēt prātā attiecībā uz šiem te grozījumiem, kas kopumā bija ļoti apjomīgi, ir, ka tagad šo te vienošanās līgumu var noslēgt jau audita laikā vai nodokļu kontrolas laikā. Tas ir viens, un otrs, ka jo vēlāk šo te vienošanos slēdz, jo mazāks ir šis te iespējamais samazinājums. Līdz ar to atkal ir svarīgi šo te situāciju izvērtēt pēc iespējas saulaicīgāk izstrādāt šo te stratēģiju, kā šis te strīds tiks virzīts un risināts. Un kas, man liekas, ir vēl interesanti un debatējami, skaidrs, ka formāli atbilstoši likumam vienošanās rezultātā var samazināt tikai soda naudu un tikai nokavējumu naudu. Tātad pašu šo te maksājumu nodokli samazināt nevar. Un droši vien tas pamatojums ir tāds, ka šie administratīvi akti nodokļu jomā ir obligāti administratīvi akti, tad tur nav valsts dienestam rīcības brīvības. Vai vēl vairāk kaut kādi atbrīvojumi no nodokļiem šādi varētu veidot valsts atbalstu nelikumīgi. Bet, manuprāt, tas absolūti neizslēdz iespēju ar valsts dienestu
runāt par šī te potenciālā audita lēmuma saturu, par to, vai tiešām tur, piemēram, ir 3 pārkāpumi, vai varbūt, ka viens pārkāpums ir tāds, ko nodokļu maksātājs atzīst, bet savukārt spēj pamatot un pārliecināt, ka valsts ieņēmuma dienas, ka tie 2 pārkāpumi patiesībā tur nav, vai arī ka vidam tur ir pārāk maz tas pamatojums vai pārāk šķidrs šis te pamatojums. Un tātad, manuprāt, arī šādā veidā šīs te sarunas par vienošanos var veist, nepārkāpjot likuma regulējumu. Lūk, un te no valsts ieņēmuma dienesta mājaslapas tāds slaidi, kur varbūt nav vērts īpaši kavēties, bet kas ļoti labi parāda, ka jo ilgāk tiek atlikts šis te vienošanās jautājums, jo mazāks ir tas iegūms nodokļu maksātājiem no vienošanās slēgšanas. Un tad man kolēģi varbūt ieskicēs, kā tas, teiksim, uz kaut kādu konkrētu piemēru pamatu varētu izskatīties, lai varbūt labāk palīdzētu jums saprast, cik tas ir nozīmīgi un vērtīgi par šiem te jautājumiem domāt vai nedomāt. Jā, mēs ieskicējām pāris situācijas, lai saprastu, kādas ir tās summas, par kurām mēs runājam, un kas varbūt ir tāds finansiāli izdevīgākais variants un brīdis, kurā domāt par vienošanos un cik tālu vispār iet, līdz tāda vienošanās slēgšana ir izdevīga. Veicot šos aprēķinus, mēs operējām ar tādu 100 000 eiro summu, kas būtu tā nodokļu summa, no kuras rēķina soda naudu. Savukārt nokavējuma naudas vajadzībām mēs uzskatījām, ka tad tas tāds līdz auditam tas varētu būt gads, un pēc audita tas ir pusotrs gads. Un kā mēs redzam, tad patiesībā ir interesanti, ka finansiāli izdevīgāk pat ir iet to audita ceļu un sagaidīt to lēmumu, un varbūt arī iziet procesu iestādē, tātad pasūdzēties vēl arī ģenerāldirektoram, jo šādā situācijā mēs iegūstam to lielo 50% samazinājumu nokavējuma naudai un soda naudai, kad situācijās, ja mēs paši novēršam neprecizitātes un iesniedzam labojumus līdz audita uzsākšanas dienai, mēs iegūstam tikai nokavējuma naudas samazinājumu. Lūk, un kā jau Sandija minēja par strīdiem, kad tas jau nonāk tiesā, tad viennozīmīgi, ja ir vēlme slēgt izlīgumu vai šādu vienošanos, tad tas visticamāk ir darāms tikai līdz vai pēc pirmās instances sprieduma, līdz otrās instances spriedumam, tātad arī vēl joprojām apgabalā tajā stadijā to var slēgt, un tā summa ir kā norādīts šajā slaidā, bet pēc tam tas jau, tas samazinājums kļūst tik niecīgs, ka tas tiešām ir, ja tiek slēgta vienošanās, tad varbūt ir jādomā, vai tas strīds bija tā vērts, un varbūt tieši tādēļ ir jāizsver pirms uzsāk strīdu, vai nav labāk slēgt vienošanos. Bet no pretējā, ja ir redzams, ka lieta ir zaudēta vai ka īsti nav variantu, tad tas arī ir kaut kas, par ko domāt. Jebkurā brīdī var noslēgt to vienošanos un dabūt vismaz šos te samazinājumus, pat ja tie ir 10–20%, varbūt viss ir ieinteresēts šādā dialogā. Un tad, kā viens no pēdējiem aspektiem, par ko mēs šodien gribējām runāt, ir tāds arī augstākās tiesas nolēmums, kas nedaudz satricināja tādu izpratni šī brīža par to, kas ir atteikums atmaksāt PVN pārmaksu. Tātad, iespējams, kā zināt, tad tā ierastā prakse bija uzskatīt, ka šis te vida atteikums ir nelabvēlīgs administratīvs akts,
un uzņēmums ir tiesīgs līdz septembrim pieteikties šai te PVN pārmaksas atmaksai par iepriekšējo periodu, faktiski neierobežotu reižu skaitu, līdz izdodas vai līdz izdomā par to strīdēties. Un tad šobrīd senāts šo lēmumu atteikt atmaksu ir raksturojis nedaudz citādi. Senāta spriedumā ir norādes, ka pēc būtības nodokļu maksātājs nevis lūdz piešķirt viņam jaunas tiesības, bet gan lūdz izsniegt jau to, kas patiesībā viņam pienākas, vai kas jau ir viņa īpašums, vienkārši atrodas pie valsts ieņēmumu dienesta. Un līdz ar to tas būtu jāuzskata no tāda teorijas viedokļa par atteikumu izdot labvēlīgu aktu, nevis nelabvēlīgu. Ko tas maina praktiski? Tas maina tieši šo aspektu, ka vairs nevarētu iespējams neierobežot skaitu reižu lūgt šo te PVN pārmaksu, jo gadījumā, kad atsaka iestāde izdot labvēlīgu administratīvo aktu, mums tas ir uzreiz jāapstrīd un jāpārsūdz tiesā, ja mēs par to gribam strīdēties. Bet uzreiz jāteic, ka šis senāta spriedums nav varbūt tikpat viennozīmīgs vai skandalos, vai drīzāk tik skandalos, kā par viņu šobrīd runā, jo senāts vienlaikus arī sniedz norādi, ka procesuāli šie te pieteikumi tiesā joprojām ir pēc vecās kārtības. Līdz ar to ir jāgaida turpmāka tiesas interpretācija par šo jautājumu un to, vai tiešām nodokļu maksātājs saņemos PVN pārmaksas atteikumu, un ja viņš to uzreiz neapstrīd, nepārsūdz, zaudē tiesības vēlreiz pieteikt šo pārmaksas atteikumu. Bet kādēļ senātam šis bija svarīgi norādīt, ir tādēļ, ka šajā jaunajā kārtībā, kā senāts to ir noteicis, tas ir vita pienākums uzreiz pamatot vai sniegt argumentāciju par visiem iespējamiem gadījumiem, kāpēc šis akts nav izdodams, jeb kāpēc PVN pārmaksa ir atsakāma. Jo iepriekš, ja to aktu uzskata par labvēlīgu, tātad par tādu, kur pieteikuma iesniedzējs prasa izdot labvēlīgu administratīvu aktu, tad pieteikuma iesniedzējiem gūst šis pienākums pamatot, ka viņš izpilda visas prasības. Savukārt, ja tas ir nelabvēlīgs administratīvs akts, tad tas ir vita pienākums pamatot, ka nav neviena apsvēruma, kādēļ PVN pārmaksa ir piešķirama. Un iespējams tādēļ vid šobrīd daudz rūpīgāk pārbaudīs vai detalizētāk skatīs šos PVN pārmaksas pieteikumus un atteikumu gadījumos izvērtēs visu iespējamo pamatu neesamību, lai šo atmaksu liektu. Un pēdējais, par ko mēs nedaudz vēlamies parunāt, ir iespējamie krimināla atbildības aspekti saistībā ar izvairīšanos no nodokļu samaksas. Mūs iestās svarīgi par šo runāt, jo pēdējo gadu laikā šis ir kļuvis daudz aktuālāks un tiesu noslogojošs process. Tātad šāda veida krimināla lietas arvien biežāk nonāk tiesā, un jāteic, ka arī tie rezultāti, tā valstiski skatoties, ir gana labvēlīgi valstī, negodprātīgi nodokļu maksātāji vai nemaksātāji tiek sodīti ar reāliem sodiem.
jeb notiesājošiem spriedumiem. Un šeit ir vairāki aspekti, kas ir tādi ieskicējami. Pirmkārt, vidu veikts audits, vai pat veiksmīgs vai neveiksmīgs, tas varbūt nav tas būtiskākais. Noteikti nav kaut kāds priekšnoteikums vai drīzāk tāds kā zīme, ka viss būs kārtībā arī no tāda krimināltiesiskā aspekta. Šie ir nodalīti procesi, citas aizsargājumās intereses, līdz ar to, ja nodokļu un muitas policijas pārvalde saskatītu vai ja pats vids saskatītu jau tādas noziedzīgu nodarījumu sastāv pazīmes, lieta var arī paralēli pārtapt par kriminālu procesu. Krimināla procesos vids arī aktīvi iesaistās, un šādās lietās vids veic nodokļu aprēķinu. Un šie aprēķini nav administratīvi akti, tie nav pārsūdzami, apstrīdami. Par to vienīgi tad var sniegt kaut kādus savus iebildumus, komentārus jau šī krimināla procesa gaitā tiesā. Savukārt vids kā cietušais arī iesaistās šajos procesos, un ja izvairīšanās no nodokļiem ir bijusi, proti, vids joprojām nav saņēmis apmierinājumu šīm saistībām, tad viņi piesakās kā cietušie un šo lūdz kompensēt krimināla procesā. Savukārt, piemēram, ja būtu bijis audits, kura rezultātā arī ir izcēlies pienākums samaksāt nodokļus, tātad šādā procesā noslēgumā arī potenciāli var būt krimināla process, bet ar atšķirību, ka vidam tad nebūtu pamats nākt kā cietušajam un lūgt krimināla procesā šo te kompensāciju. Tātad par pašu sastāvu tā ir vai nu izvairīšanās, vai nu aktīva vai pasīva rīcība, slēpjot, samazinot vai nemaksājot šos te nodokļus, un slieksnis nodokļu summai ir 35,000, jeb 50 minimālās mēneša algas valstī. Un, kā jau iespējams zināt, tad juridiska persona nav subjekts krimināla atbildībai, līdz ar to tā persona, kuru potenciāli var sodīt, ir fiziskā persona, bet arī jāteic, tā nevienmēr ir valdes loceklis. Procesa virzītājiem ir jāskatās, kas ir tā reālā persona, kas šīs pretiesiskās darbības ir veicis un kuras rīcības rezultātā tātad izvairīšanās no nodokļiem ir notikusi. Tipiski tas ir valdes loceklis, bet var būt arī situācijas, kur ne tikai valdes loceklis tiek saukts pie atbildības. Un atšķirībā no tātad procesa, administratīvā procesa, jeb nodokļu pārbaudēm vidi ietvaros, kur ir 3 gadu tas pārbaudas periods, tad krimināla lietās šim noziedzīgajam nodarījumam ir vai nu 10 vai 15 gadu noilgums atkarībā no tā sastāva, vai tas ir smags vai sevišķi smags. Tad šie ir tie pāris aspekti par krimināla lietām, ar kurām tagad arī nākas arvien vairāk saskarties, un tur tad laikam arī tikpat svarīgi, kā administratīvajās lietās ir šiem tiesnešiem nodot nodokļu aspektu, šo darījumu veikšanu, pareizību un dokumentu esamību. Jā, manuprāt, krimināla lietās tas ir vēl sarežģītāk, tāpēc, ka nevienmēr tās krimināla lietas skata tiesneši, kas ir specializējušies nodokļu tiesībās, atšķirībā varbūt no administratīvām tiesām, kur tiesneši tomēr jau ir guvuši zināmu pieredzi nodokļu lietās. Un tad ir vēl svarīgāk spēt loģiski izskaidrot, kas tad tie par darījumiem ir bijuši. Lūk, bet mēs esam faktiski jau pie pašām beigām un arī laiku izsmēluši, bet varbūt pāris jautājums no tiem, kas ir iesūtīti. Tātad viens ir jautājums, vai es pareizi saprotu, ka vēl var vienoties un samazināt tos 50% tajā periodā, kad ģenerāla direktora lēmums jau ir pieņemts, bet vēl nav iesniegts pieteikums tiesai par tā pārsūdzēšanu. Tas ir tā mēneša laikā. Jā, tas
tas tieši tā arī ir, un to jūs varat redzēt arī vienā no šiem te slaidiem, kas bija faktiski no valstīm dienesta mājas lapas ņemts. Tāda ir jautājums. Vidi inspektors veicot auditu uzņēmumam, privātpersonai apzvana partners un kaimiņus un ar viltīgiem pareizi uzdotiem jautājumiem mēģina iegūt inspektoram vēlamu atbildi, kā sagatavoties un paredzēt šādus gadījumus. Nu, jā, šī noteikti nav vienkārša lieta, bet droši vien, ka tas, ko var darīt, ja tas audits ir uzsākts, ja tad faktiski jau valstīm dienestam vajadzētu tomēr sniegt to informāciju, kas tad tieši audita laikā tiks pārbaudīts, un tad jau jūs paši varat saprast, kas arī varētu būt šie te jūsu potenciālie sadarbības partneri, kuriem arī valstīm dienests varētu prasīt kaut kādu informāciju. Līdz ar to, protams, ka ir vērts tādā gadījumā sazināties ar šiem te darījumu partneriem, izrunāt šo te situāciju, lai nebūtu tā, ka tur tiek sniegta pretrunīga informācija. Nu, un plus vienmēr, protams, ir vērts apsvērt iespēju teikt, ja tur zvana kāds no valstīm dienestu un prasa kaut kādu informāciju, palūgt, lai viņi atsūta šo informācijas pieprasījumu rakstiski, un tad mierīgi nesteidzoties 3 reizes pārdomājot, sagatavot arī šo te rakstveida atbildi. Tad jautājums, vai tiesvedībā esošiem strīdiem piemērojams jaunās vienošanās līguma normas vai iepriekšējās, nu, diemžēl tās būs ticami iepriekšējās, jo, kā es minēju, šī jaunā kārtība ir faktiski spēkā no 1. jūlija 23. gada, un pārējais noteikumos ir skaidri pateikts, ka šī jaunā kārtība attiecas tikai uz šiem te nodokļu pārbaudas procesiem, kas ir tātad uzsākti pēc jau šī te likuma stāšanās, vai grozījuma spēkā stāšanās. Attiecībā uz vecajiem procesiem, tā skaitā procesiem, kas jau ir tiesā, tur tātad būs vēl vecā kārtība, ja, kas arī ļāva slēgt šos te līgumus, bet ar citiem nosacījumiem. Vidi inspektors selektīvi izvēlas klientus, ar kuriem sadarbības balstās uz pilu un pārbauda, vai klientam ir kāda informācija par jebkāda veida procesiem uzņēmumā, cik izplatīta un dzirdēta ir šāda prakse. Godīgi sakot, neesmu dzirdējusi. Jā, diezgan īpatnēja situācija. Es liektos domāt un cerēt, ka tas nav tam. Es saprotu, ar pili ir domāts publisko iepirkumu likums, tātad šie līgumi, kas tiek slēgti ar pasūtītājiem, valsts iestādēm vai kapitāla sabiedrībām. Nu, drīzāk man gribētos domāt, varbūt, ka tur tad ir kaut kādi citi faktori, kas šajā valstīm dienesta risku analīzes sistēmā rāda, ka iespējams tur varētu būt kaut kādas problēmas, bet tas ir tikai mans minējums. Un tad ir vēl pagaršs jautājums par piegādēm automašīnu 3 valstīm. Nu, man šķiet, ka šis aprakstītais jautājums, kad tiek rēķins saņemts no Lietuvas uzņēmuma, bet prece nāk no Vācijas uz Īriju. Pirmkārt, varbūt jāsaprot, vai tas nav 3-stūra veida darījums, bet šis ir gana specifisks, un es ieteiktu par šo jautājumu vērsties. Mums ir lieliska PVN speciālists Sabīne Vuškāne, kas noteikti tad arī varētu sīkāk iedziļināties šajā jautājumā. Un tur papildus, man liekas, tur skaidrs, ka jums arī pašiem vajadzētu saprast, kāpēc Lietuvas uzņēmumu šo automašīnu pasūta uz Īriju, vai tur ir kaut kāda saimnieciskās darbības vieta šim Lietuvas uzņēmumam, lai pēc tam jūs būtu droši, ka jūs šo darījumu varat izskaidrot, bet detalizētāk es tiešām ieteiktu vērsties tad uz konsultāciju. Nu, lūk, tāks vēl, vai vidu nodokļu lietā par apsūdzēto var kļūt darbinieks, kurš pildīja savus pienākumus, tos nepārkāpjot. Es saprotu, ka doma ir par šiem kriminālu procesiem, un tā īsti nevajadzētu būt, ja vien šis pats darbinieks nav tiešām tur viltojis dokumentus vai darījis kaut kāds noziedzīgs nodarījums, ja, teiksim, viņš ir, nezinu, vienkārši vadījis kaut kādus datus, ja, vai gatavojis rēķinus, parasti nē, drīzāk es teiktu, ka šis darbinieks būtu kā liecinieks tiesā, bet ne kā apsūdzētais. Vai kobalta praksē ir TC, tātad transfer cenu strīdi, un tātad par šiem vidu vadlīnijām.
Jā, mums kā reize ar Gabrielu mums bija tiesvedība par šiem sodiem, kas ir piemēroti par transferu cenām, un mums ir tāda sajūta, ka tieši pēc tās mūsu tiesvedības tās vadlīnijas tika izstrādāts, jo viens no pamatiem, kāpēc mēs izmantojam tiesā, ir, ka faktiski nebija noteikts nekādas vadlīnijas vai kritēriji, pēc kādiem Vits var piemērot šo te sodu, kā rezultātā šķiet, ka viņi vienkārši automātiski visiem liek šo te maksimālo sodu un pat nemēģina kaut kā diferencēt šos te pārkāpumu veidus vai riskus, ko attiecīgais pārkāpums rada. Lūk, pēc tam tika radīta šī metodika. Skaidrs, ka tas ir labāk nekā nekas, bet vienlaikus par to metodiku man ir vairāki iebildumi. Ja, pirmkārt, likums par nodokļiem un nodevām jau norma pasaka, ka šo sodu piemēro par būtiskiem pārkāpumiem. Savukārt vidu metodiskā materiālā ir šie pārkāpumu gradācija izveidota, bet atbilstoši šim te vadlīnijām sodu var piemērot arī tad, ja tas pārkāpums nav būtisks. Un par angļu valodu, domāju, tas ir vēl atsevišķs jautājums, ja, kur man liekas, ka tā ir drusciņi gan mūsu kā sabiedrības, gan valsts politiķu izšķiršanās par to, ko tad mēs īsti gribam. No vienas puses mēs dzirdam politiķus un dažādu aģentūru pārstāvjus, kuri saka, ka mēs ļoti gribam, lai pie mums nāk investori, lai pie mums nāk ārvalstu biznesi. Tad, kad tas ārvalstu biznesa investori atnāk, viņi saka, nē, tagad jums viss jādara latviešu valodā. Un tās transferu cenu dokumentācijas, protams, ka ir garas, viņas nav vienkāršs materiāls, ko var jebkurš tulks iztulkot. Un tad ir jautājums, vai tiešām tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, un tas, kur mēs šo ārvalstu investoru acīs iegūstam plusiņu, tīpaši zinot, ka skaidrs, ka tā transferu cenu dokumentācija skar uzņēmumu grupu, kas ir darbojas vairākās valstīs, un kur skaidrs, ka tā transferu cenu dokumentācija netiek gatavota latviski, viņa tiek gatavota angļu valodā, un īpaši tas, ko mēs redzam arī transferu cenu strīdos, patiesībā jau tie valsts dienas speciālisti visnotaļ labi tiek galā ar to angļu valodu. Ja? Nav tā problēma. Un pēc kam vēl varētu saprast, ka ir situācija, ka labi, ir kaut kas specifisks, ko varbūt īsti nesaprot inspektors, palūdzēt iztulkot tieši to konkrēto vietu, ja, bet nevis tur 50, 60, 70 lapas tikai. Protams, ka cits stāsts ir, ja tā lieta nonāk tiesā atkal tie dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, bet tas atkal ir tāds, izšķiršanās jautājums. Tā. Es domāju, ka ar šo mēs varētu arī beigt. Mēs esam drusciņi jau pāri atvēlētajam laikam. Tā kā paldies visiem, kas bija klāt tur tajā pusē ekrānam. Ceru, ka kaut kas no tā, ko mēs teicām, jums šķita interesants, noderīgs jūsu ikdienā. Un tad jau tiekamies vai kādā citā mūsu webinārā vai kaut kādā ikdienas darbā. Paldies jums liels! Visu labu!